Es ceru, ka līdzinējā diena jums ir bijusi rezultatīva, jo tieši par rezultātiem arī runās mūsu nākamais runātājs, un konkrēti par rezultātiem būvniecības un projektēšanas, ja pareizāk sakot, būtu projektēšanas un pēc tam būvniecības nozarei. UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns. Super. Paldies. Labdien! Nu jau stipri jau ir labdien visiem. Es, protams, ceru, ka višķi vairāk saradīsies, un iespējams, ka ar savu uzstāšanos es varēšu piesaistīt. Bet es zinu, tā kā daudz esmu uzstājies, tad ļoti grūti vienmēr ir pēc kafijas pauzēm būt tam pirmajam, jo kamēr viss sarodās atpakaļ. Šodien varbūt tās par riskiem. Es šodien pastāstīšu, kā UPB un UPB Nams vērtē riskus, kā mēs skatāmies uz dažādiem riskiem un ko mēs ar tiem riskiem darām. Sākam mēs pavisam nedaudz par mani. Šobrīd esmu UPB Nams valdes priekšsēdētājs. Paralēli pasniedzu arī strateģisko vadību Rīgas biznesa skolā. Un vēsturiski diezgan daudz laika esmu pavadījis valsts pārvaldē. Līdz ar to valsts pārvaldē man ir absolūti pilnīgi skaidrs, ka valsts lielākā daļā risku politika ir nulles riski. Un ko tad darīt uzņēmējiem, ja mēs skatāmies uz tādu nulles risku politiku, kur protams, viss risks, kas ir valstī, tiek pārlikts uz uzņēmumu pleciem. Un tā es no valsts pārvaldes, kur LIA bija jāveicina eksports un investīcijas, pārgāju uz UPB grupu. UPB grupa skaitļos ir apmēram šāda. Ir 33 gadu pieredze, 250 miljonu apgrozījums, 1700 darbinieki ar astīti. Un 44 miljonus mēs investējām pēdējā desmitgadē mūsu pašu attīstībā. Bet ne par to stāsts par to, kā salīdzinoši priekš Latvijas liels, priekš Eiropas mēroga, tur šiem vidējs, ja pat nesaka neliels uzņēmums, kā mums plānot tos riskus un kā atbildēt uz to jautājumu, kā būtu, ja būtu. Un tas ir vienmēr tajā mūsdienu mainīgajā pasaulē super grūti. Un tas, ko mēs izmantojam gaužām vienkāršu algoritmu, kas izskatās apmēram šādi. Tā pastīsimies 2 klikšķus uz priekšu, lai mums te pārliekās. Un tas algoritms ir diezgan... Tad mēs paņemam koordinātu asi, un uz koordinātu asi uzliekam 2 katram uzņēmumam svarīgas, stratēģiski svarīgas, teiksim, iespējamās izmaiņas, kas var novest pie ļoti būtiskām pārmaiņām gan uzņēmumā, gan tirgū. Un šeit, kā modelēju piemēru, ir uz vienas ases, uz tās, kas ir tā vertikālā ases, ir inflācija. Vai inflācija ir augsta, vai pa vidu, vai inflācija ir zema. Tas ir tas cikls, kuram mēs visi kopā izgājām cauri pēdējos 2 gados, kur, droši vien jāsaka tagad 3 gados, kur principā no ļoti, ļoti zemes inflācijas mēs ļoti strauji nonācām ļoti augstā inflācijā un atkal tagad bliežam lejā uz zemu inflāciju. Un otra sadaļa ir uz horizontālās ases, kas ir tā saucamās, ko mēs visi definējam, starptautiskās piegādes ķēdes. Preces var vai nevar dabūt no mūsu piegādātājiem, kas netiek ražotas uz vietas Latvijā vai tur blakus, kaut kur patās kaimiņos. Un te arī ir viens tātad piegādes ķēdes ir totāli pāraudzes vai piegādes ķēdes ir pieejams un pasaule darbojās kā pulkstenis, konteineru cenas ir lētas, degviela ir lēta, viss notiek. Un tad mēs modelējam tos scenārijus, tā es ar lāzerīti vai kā tas izstāsta, modelējam tos scenārijus, kas notiek pie situācijas. Ja inflācija ir augsta un piegādes ķēdes ir pieejamas, tad viss ir dārgi, bet dabonams. Mēs nosaucam
to scenāriju dārgi, bet dabonams. Un tad domājam, ok, ja mums viss ir dabonams, bet ir dārgi, kā rīkojamies? Tas nozīmē, ko? Tas nozīmē, ka mēs varam ekspektēt uz priekšu, ka paliks lētāk un pērkam vēlāk. Vai tas nozīmē, ka mēs šobrīd faktiski atrodamies šajā scenārijā, kurš vēl joprojām inflācija ir pasaulē diezgan augsta, preces ir dabonams, jo piegādes ķēdēs tādu milzīgi būtisku šobrīd pārāvumu nav. Visu var nopirkt, un mēs ar tādu scenāriju varam prognozēt, piemēram, cenu, ar kur mēs ejam uz konkursu. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam, ok, tas ir šis scenārijs, kas notiek, ja pēkšņi, un kas tagad šobrīd notiek, inflācija aiziet uz leju, tad viss joprojām, ja piegādes ķēdes nemainās, ja mums samazinās inflācija, mēs nonāksim scenārijā, jo vēlāk pērc, jo lētāk. Un tad atkal domājot par to, kā mēs plānojam attīstību, kā mēs plānojam darbību, tad mēs skatāmies, ok, ja visticamākais šobrīd, ka mēs redzam, ka bankas likmes pakāpeniski samazina, mums parādīsies, teiksim, kad nākotnē tā preču dārdzība varētu samazināties, notiek kaut kādas korekcijas. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas preces no valstīm, kas ir tālu, kuras ir dārgas, bet mēs saprotam, ka iespējams pēc pusgada viņas varētu palikt lētākas. Un tad mēs varam to vērtēt un saprast, ok, šito mēs pērkam šodien, jo tas ir absolūti vajadzīgs un tūlīt un tagad. Un šitais savukārt ir kaut kas tāds, ko mēs varam pērkam vēlāk, jo visticamākais būs izdevīgāki nosacījumi. Un tagad mēs skatāmies, ok, kāda iespēja nonākt šajā scenārijā, kur piegādes ķēdes tiek pāraudzes. Tas ir tas, kāpēc mēs regulāri sekojam līdzi pasaules ziņām par to, kas notiek Izraēlas, Irānas sakarā, par to, kas notiek starp Ķīnu un Taivānu. Un tajā brīdī, kad ja ir spriedze starp Ķīnu un Taivānu, mēs saprotam, ok, ir kaut kāda sadaļa ar elektroniku, kas pēkšņi varētu kļūt nepieejama. Okay? Viņš nenonāks uzreiz nepieejams, jo tāpēc ir kaut kas, kas ir mikročipi, ir sarežoti. Viņi tur noteikti nākotnē viņi teiksim, tiek likt iekšā jau konkrētajā elektronikā. Bet cik tālu uz priekšu tas sniedzās? Apmēram pusgads līdz drusciņ 9 mēneši ir tas brīdis, kad cik tālu varētu paredzēt, kas ar to notiek. Lūk, un ja mēs tad nonākam scenārijā, ka tas konflikts pasaulē kādās no valstīm, kur ir mums strateģiskie piegādātāji, pēkšņi sāk samilst, mēs redzam, tur spriedze notiek, tad atkal skatāmies, ja inflācija ir augšā, tad mums ir jābūt pasargātiem, jābūt nopirktam tam, ko mēs, piemēram, zinām, kas ir saistīts ar Ķīnu vai Taivānu, ka tas jau mums ir pasūtīts un tas jau ir ceļā. Savukārt, ja mēs saprotam, ka inflācija ir zema, bet piegādes ķēdēs ir pārāvums, bet nauda vēl joprojām ir lēta, tad mēs skatāmies uz tām valstīm, kas var to aizstāt. Ko dara ASV, ko dara tāpat Vācija, cik viņa tālu tajā teiksim, elektronikā iet, kas šobrīd nav pieejams Eiropā, bet uz ko tas viss Eiropas lielais strateģiskās neatkarības plāns tiek būvēts. Un tādā veidā pie katra projekta izvērtējot šos 4 scenārijus, mēs nonākam, ok, šajā konkrētajā objektā ir tie un tās iekārtas, tās mums vajag uzreiz, šitās var nogaidīt, šitās mums vajadzētu jau pasūtīt ļoti laicīgi un saprast, ka ir kaut kādas komponentes pat stadijā, kad mēs vēl projektējam, ka mums jau viņas ir jāpasūta, mēs zinām, ka viņas noteikti būs. Un tas ir tas viens no tiem pirmajiem veidiem, kā mēs vadām riskus. Un tad mums tāds, kā jāsaka, slogans no Alvina Toflera, kurš ir pārtulkots, bet tā doma ir tāda, ja tev nav pašam savas stratēģijas, kā tu vadi riskus, tad tu esi jau automātiski daļa no kāda citas stratēģijas. Un no šo teikt, pa laikam ir vērts vienkārši tā apsēsties, padomāt un atskatīties, saprotot, kas ir tas
kas ir tās lietas, par ko mēs esam padomājuši. Jo mēs ne par ko neesam padomājuši, tikai ātri, teiksim, saciprojuši un ar to arī ejam, tad tas nozīmē, ka kāds cits noteikti ir padomājis, un attiecīgi, ja kāds cits ir padomājis, tad viņš visticamākais ir soli mums priekšā, nevis kaut kur soli aizmugurē. Tātad, ja mēs skatāmies uz projektu, mēs apmēram apzināmies, kādi ir tie riski, lai viņu varētu uzbūvēt. Tad nākamais ir tas patiesībā vēl sarežģītāks process, kur arī mums ir izdevies uzlikt vienā slaidā. Un tas slaids ir sekojošs. Te var redzēt UPB grupas dažādus uzņēmumus, kas ir iesaistīti tajā saucamā design and build, jeb projektējuma būvē. Atnākot uz UPB no valsts un pirms tam arī no privātā sektora, tad pirmais skats no malas likās, design and build, kas tur nav skaidrs. Tas viss ir vienkārši. Projektējam, sastrādājamies, to pašu būvējam, būvniecības laikā vēl optimizējam un galā iegūstam labu rezultātu. Tas nestrādā. Un tas nestrādā. Tas nestrādāja, un tad mēs gājām šim te katram stabiņam cauri par to, kas tajā stabiņā ir, kas nestrādā, kas it kā strādā labi, un dienas beigās, kas ir mērķis. Un tad mēs, visticamākais, pārslēgšu uz priekšu un atpakaļ, nonācām pie šī absolūti vienkārši viens teikums, bet ko tas ietver? Tas ietver, atgriežoties atpakaļ, ka no daudziem iesaistītie uzņēmumi, viņiem katram, tad, kad viņš iet uz to dizaina un build procesu, pat zem viena, kā sacīt, jāsaka, viena lietusarga, ir citi mērķi. Tā es tagad novienkāršošu. Ja? Teiksim, tur projektētājiem pēc būtības mērķis ir pēc iespējas ātrāk uzzīmēt to, kas iziet cauri. Tas ir mērķis. Pēc iespējas mazāk investēt laiku, pēc iespējas ātrāk uzzīmēt, lai iziet cauri un var dabūt nākamo projektu. UPB projektiem mērķis, tāpēc, ka viņi ir arhitekti, ir mērķis, lai izskatās labi. Tas ir viens no tiem mērķiem, vajag tā, lai ir smuki. Un savukārt namam mērķis ir, mums vajag uzbūvēt to laikā un iekļauties budžetā. Un tas ir 3 dažādi mērķi, 3 dažādiem spēlētājiem, nosēžoties pie viena galda, tur automātiski rodās konflikts, ja nav tas viens mērķis. Un es nesaku, ka bija baigi viegli no šiem dažādiem KPI, ja sasniedzamiem rādītājiem, nonākt uz to vienoto mērķi. Jo katram jau mēs skatāmies atpakaļ, vienmēr ir tā, ka gribās to deķīt tā kā pavilkt uz savu pusi. Un pa lielam šitais, ja ir jebkurā uzņēmumā, ir dažādi departamenti, tur ir mārketings un pārdošana, mārketings vispār ir parasti atsevišķi, bet ģenerāli pārdošana, mārketings un ražošana, viņam katram cits mērķis ir. Ražošana grib ražot tikai to vienu produkciju standartā, un neviens man netraucējiet, un neko negrib dzirdēt par pārdošanu. Pārdošana grib visu laiku izplatīt klientam, katram piedāvāt customizētus risinājumus, lai tikai no viņiem nopirktu un dabūtu bonusu. Un mārketings bieži grib, lai mēs, teiksim, veidojam uzņēmumu tēlu, lai tas ir skaists, lai visi tur par konkrētu uzņēmumu zinātu, gribētu tur pie mums nākt strādāt. Un tas ir. Un tie 3 pilnīgi dažādi mērķi, un kā tad viņus sasiet kopā. Un tā veiksmes formula vai atslēga, un patiesībā mēs nonācām pie šāda, kas ir gaužām arī vienkāršs piemērs, kad tam procesam ir jāuzliek vienots, tad 3 puses vai 4 puses sanāk kopā pirms projekta un novienojamies, cik smuki tas būs, cik
sarežģīti, mums vajag saprojektēt, lai mēs varētu sākt būvniecību, kas ir tas minimums, kas ir vajadzīgs, un pēdējā sadaļā, kas ir tas budžets, kurā mums jāierakstās. Un tad, kad visas puses uz šito te ir izgājuši cauri un parakstās, jā, mēs to tā kā apzināmies, tas nozīmē vienu atbildīgo, kas šo te ir savilcis kopā un saka, ok, šis ir tās stundas, ko mēs patērēsim, šis ir budžets, kurā mums jāierakstās, un tam beigās jāizskatās ir šitā. Tas ir numur 1. Numur 2. Mēs ieviesām vienotu tādu atlīdzības politiku par to, ka jo ķēde ir tik stipra, cik ir stiprs tas vājākais posms. Un tajā brīdī, kad ja ir teiksim, mērķis vairs nav uzzīmēts super ātri, bet galā mērķis ir, lai mēs būtu laikā, budžetā un smuki, un visiem tas mērķis ir viens, tajā brīdī visi tie iesaistītie uzreiz sāk tā kā, hei, kā es varu palīdzēt tam no cita uzņēmuma, lai beigās mums izdodas. Un tas ir tāda atslēga, ko mēs ieraudzījām, kā tas dzīvē strādā. Un līdz ar to tas ir viens atbildīgais, viena motivācijas sistēma un protams, tas pēdējais tā agniskā saite, kas ir šausmīgi grūti, proti izteikt viens otram konstruktīvu kritiku, neejot tādās personīgās piezīmēs, jo tīpaši, ja ir sarežģīts liels objekts, tur ir daudz iesaistītie cilvēki. Katrs dieva dēļ tajā attēlotā darbā mēs tur ierokamies savā, ekrānā, un ir tā sajūta pārņem, es te viens kapāju, un visi pārējie dzen bumbas, un neko tur man nepalīdz. Un tas ir tas, kā pēc tam tā pati komanda, kas parakstījās par to mērķi, kā tam jāizskatās, cik tam jāmaksā un cik stundas mēs tam veltīsim, satiekās atpakaļ visi kopā un tā absolūti godīgi izrunā, ok, šitais bija labi, šis bija mazāk labi, tur mēs kļūdījāmies, to mēs varam labāk, šitais bija izcili, šito mēs vienmēr izdarām šitā. Un tas ir tāds, man liekas, tas ir tāds svarīgs. Un tāda tehniskāka detaļa, kā saprast, ir tāds piemēriņš no vizuālās plānošanas. Šito mēs arī, tā ir tikai šausmīgi sarežģīta tabula, bet ja šito uzliek tekstā, tas aizņem kaut kādas 40 lapas. Un neviens nevar tās 40 lapas izlasīt, jo nevienam nav laika viņas lasīt, kurš ar ko, kurā brīdī jāsadarbojas. Bet ja viņi uzliek grafiski, un viņu uzliek, teiksim, tur Miro vidē vai Whimsical vidē, jeb kādā elektroniskā vidē, kur ir redzams gan Kanban plānošana, kur mēs redzam, kādi ir uzdevumi, kā mēs bīdam viņus uz priekšu, gan arī jebkurā brīdī var apskatīties, kurš komandas darbinieks strādā pie kura uzdevuma, un tad mēs saprotam, kāpēc viņš to dara, un kam viņš atbild, kam viņam ir jānosūta tā informācija, kam viņa ir jāsaņem, kas tālāk jādara. Tas arī tāda baigā atslēga, lai vienkārši sarežģītu uzdevumu 20-25 cilvēki, kas ir iesaistīti, kas ir milzīga komanda, jo parasti normāli sastrādāties tur var, 8, varbūt 10, tā vairāk jau ir grūti paliek. Kā ātri, nevis visu laiku komunicēt tikai caur vadītājiem, jo ja tajā brīdī, kad mēs ejam caur vadītājiem, tas ir laiks. Tur izstāst vadītājiem, tad viņiem nav laika, tad viņi satiekās kaut kādā nedēļas mītingā, tad viņš nodod nākamajam vadītājiem, tam atkal tur bišķi nav laiks, tas vēl pēc 3 dienām nodod atpakaļ. Un tas ir milzīgs, katra diena, ir tīpaši sasniegtā projektā, ir tas, kā mēs to varam pātrināt, tā, lai viens otrs neapvainojās. Un tad šis arī tāds paraugs, kā mēs, teiksim, plānojam to projekta komandu uz konkrēto projektu, kā viņi savā starpā sadarbosies, lai mēs nonāktu pie tā mērķa un rezultātu. Mēs arī uzrakstam visu laiku, kad tu ieiet online apskaties, ka tu redzi, ka šis ir mērķis, šim ir jābūt rezultātam, lai to neaizmirstu. Te man vien tāds citāts, jau vecs citāts, bet tā kā, man liekas, ka tas vēl tāds ir ok no Billa Clintona, kurš šajā tad, kad viņš bija prezidents, sev uz spoguļa bija uzrakstījis atbildi, kāpēc viņš iet uz darbu, lai visu laiku atcerētos, kāpēc es eju uz darbu. Un viņš bija uzrakstījis
tur tvaikos jau uzvelk ar pirkstu, ja, tad pēc tam katru reizi pēc dušas var redzēt, kas tur rakstīts. Un viņš bija uzrakstīts "It's the fucking economy". Un tad ir skaidrs, ka viņš katru rītu izlasa, ok, ekonomika, tas ir man prioritāte, un tad viņš iet uz darbu un par to domā. Un līdz ar to es ļoti rekomendēju to vizuālo plānošanu, jau uzreiz kā, ok, šitais ir tas, kāpēc mēs pār te daram, jo tā savādāk pazūd tā sajūta, ka katrs risina kaut kādu mazu problēmu, un savā starpā baigi ātri uzdrikstuļo konflikts. Nu, lūk, un tas ir tas, ja mēs zinām, kā no vienas puses vadīt riskus, kur saprotam, kādi riski ir tiešām kritiski un kas var notikt vienā, otrā, trešā gadījumā un kā mēs rīkosimies A, B, C, D scenārijā. Un otrs ir, ka mēs varam salikt to komandu no tādas, katram savs departamenta mērķis, mēs gribam sasniegt šito, uz vienotu teiksim, uzņēmumu līmenī, vienotu platformu, šito mēs gribam šajā projektā sasniegt, un pēc tam ļoti godīgi izrunājam, sasniedzam, nesasniedzam, kāpēc un ko mēs darām nākamreiz, lai būtu vēl labāk. Tas no manis arī viss. Es gandrīz precīzi iekļāvos laikā. Ja kāds grib ar mani kā sadzīvē sakonektēties, tad var tur nofočēt QR kodu un LinkedInā vienmēr pieejams. Nu tā. Es ceru, ka par dizainu un bildi, jeb projektēm un būvē, kas latviski labi neizklausās, esmu jums apmēram izstāstījis, kā mēs rīkojamies. Paldies! Kaspars Roškons. Vienmēr pieejams, tikai ne uz jautājumu atbilžu daļu. Tāpēc, ja jums ir kāds jautājums Kasparam, mēģiniet viņu noķert tuvākajās 5 minūtēs.